Krievija diezgan daudz ir pārkāpusi mūsu gaisa telpu. Un gan ar droniem, gan ar iznīcinātājiem. Kā mums būtu jārēģē uz Krievijas īstenotajiem gaisa telpas pārkāpumiem? Kā mums, jautājums kā Eiropas Savienībai, kā NATO, mums ir pieņemts līdz šim atturēšanas politikas, tādā veidā potenciālu agresoru pat neuzdrošināties, visi šie te paziņojumi ne centimetru, neielaidīsim pretinieku vai jebkādus objektus, tad mēs redzam, ka tas īsti dzīvē nav tā provokācija, hibrīda apdraudējums. Tas ir tas vārds, ko lieto politiķi, man tā liekas, mēģinot notušēt to nopietnību, kas ir šie apdraudējumi, jo tie jau nebija tikai kaut kādi novērošanas droni vai civilie droni, tie bija kaujas droni, Polijā pat bija 19. Ne visus izdevās arī pārtvert, to atzīst arī Polijas aizsardzības struktūras. Un, tagad ir paziņojums, būvēsim dronu sienu. Tas arī var radīt tādu iluzoru priekšstatu iedzīvotājiem, ka tagad būs kaut kā tāda fiziska siena, ka neviens drons nelidos. Skaidrs, ka tas nozīmē tehnoloģiju strauju attīstību, un manā skatījumā tām tehnoloģijām mums nav nekur, velospēds no jauna jāizdomā. Ukrainai ir spējas, ir zināšanas, un drona tehnoloģija mēs arī redzam, viņi nav tā, ka mēs izveidojam kaut ko, tad tagad 3-4 gadus tā būs vadošā tehnoloģija. Viņi praktiski kaujas laukā Austrum Ukrainā frontē tiek mainīta ik pa 4-6 nedēļām, uzlabota, pilnveidota, un to pašu jau dara arī pretinieks. Es tagad redzu video, kur Krievija jau praktiski ir nokopējusi Ukrainas pretdronu, pārtveršanas dronu. Tā ir jau tāda sacensība, kur man liekas, ka Eiropā, NATO arī ietvaros, mēs vēl joprojām ar tādām aizraujamies stratēģiju izstrādes, dokumenti, bet mums vajag fizisko aizsardzību, nepieļaut tiešām, ka šķērso gaisa telpu, vai tas ir iznīcinātais, vai tas ir drons. Virkne NATO valstis Eiropas Savienībā ir deklarējušas, ka viņas trieks nost, bet atkal mēs varam to deklarēt, bet ir kopējā aizsardzības tā politika, un NATO ietvaros ir tās diskusijas, kas ir tas rules of engagement, nosacījumi, kuru ietvaros tajā pat Baltijas valstīs. Mums ir gaisa patrulēšana, viņi vēl joprojām tiek saukta air policing, kā saka, tāda identificējam objektu, un mēs viņu pavadām. Un te ir būtiski arī skatītājiem uzsver, ko air policing nozīmē. Īstenībā neviens no NATO iznīcinātājiem nav, kā viņi var nosaukt, hot weapons ir tāds apzīmējums. Viņi nav ar kaujas lādiņiem praktiski. Viņi ir kā policists, ka mēs pabrīdināsim, spārnus pavicinās. Viņiem nav tā, ka, pieņemsim, detektē šo, Krievijas iznīcinātāju, un Krievijas iznīcinātājs jau ir locked in, ieslēgts, ka praktiski Krievijas iznīcinātāju pilotam jau parādās, ka pret viņu viss tas ir... Viņu nošaus, tā kā praktiski pret viņu ir mērķēts raķetes. Jā. Šeit pagaidām vēl joprojām ir, pārtvaram, eskortējam atpakaļ. Un es domāju, šeit ir diezgan jāpārskat šie lēmumi. Bet nemaz fiziski nevar notriekt? Vai... Pagaidām air policing ir tā, tas ir tas rules of engagement. Ka pārtver, brīdina, bet visi piemin pēc šiem gadījumiem ar 3 MiG iznīcinātājiem pie Igaunijas, pārkāpjot Igaunijas gaisa telpu, Turciju, gadījumu, kur praktiski tas aizņēma 14 sekundes, kur Turcija lika identificēt, nekāda identifikācija notika, uzreiz brīdinājums, 14 sekundžu laikā iznīcinātājs tiek notriekts. Es personīgi uzskatu, ka NATO ir jābūt absolūti šādai politikai, jo agresors, viņš testē mūs, un ar katru reizi viņš eskalē. Pārbauda mūsu spējas, reakcijas spējas, ko mēs darām, kādi mums ir šie te rules of engagement. Pagaidām viņš var skatīties, ka viņi neko īsti nedara. Mēs varam lidot virs lidostām, mēs varam palaist
dronus no tankuģiem, un sekas tam īstenībā nekādas nav. Kā saka, lācis pa degunu nav dabūjis. Līdz ar to man liekas, ka pašlaik, jā, Baltijas valstīs gaisa telpa ir slēgta. Atkal mans personīgais viedoklis, ne tikai gaisa telpa, arī sauszemes robežu vajadzētu slēgt. Vēl joprojām notiek zapadmācības, tās nav noslēgušās. Un tikmēr, kamēr Krievija nav atvilkusi savus spēkus no NATO robežām, šai robežai būtu jābūt slēgtai. Tajā skaitā arī gaisa telpai. Bet, atkal tā ir gan katras valsts esošās valdības politika, pieeja, piesardzība, sauciet to, kā gribiet, vai pārmērīga piesardzība. Bet, manā skatījumā, ka pašlaik mēs neraidām skaidru signālu agresoram, ka mēs neļausimies provokācijām. Jā, un kad atturēšana, aizsardzība no 1 centimetra, tas nav tikai deklaratīvs, bet tas ir reāla politika un pozīcija.